Labdien! Šodien mēs mācīsimies, kā tikt galā ar ļoti būtisku jautājumu. Tādēļ vēlos lūgt jūsu uzmanību. Kā tikt galā ar klientu jautājumiem? Kā pārvērst klienta iebildumu par jūsu ieguvumu? Jūsu kliente vēlas jums pastāstīt par dažādām lietām, sākot ar krēmu, kuru viņa lietoja iepriekš, beidzot ar pieredzi ar alerģijām. Šajā brīdī vissvarīgākais ir ieklausīties viņas paustajās šaubās. Un nekad nesakiet jā, bet, ja jūs tā darīsiet, klienti jutīs, ka neesat viņā ieklausījusies. Tas mums ir tik raksturīgi, vai ne? Nākamais posms ir būt saprotošai. Vai kādreiz ir nācies sajusties nesaprastam? Sapratāt, šajā posmā noderīga ir pārfrazēšana, jo atkārtojot klientu teikto, viņiem rodas sajūta, ka jūsu uzmanība ir pievērsta viņiem. Lai jums to parādītu, vēlos pieaicināt savu asistenti. Man ir taukaina āda un lielākā daļa krēmu to padara vēl taukaināku. Es meklēju krēmu, kas piešķirtu manai ādai svaigumu. Šajos meklējumos esmu izdevusi milzumu daudz naudas. Ja pareizi sapratu, tad jūsu ādai nav viena noteikta tipa un tā ļoti ātri kļūst taukaina. Tāpēc jūs nevarējāt atrast piemērotu krēmu. Es zinu, cik tas mēdz būt grūti. Oho, redzat, kā tas darbojas? Tas ir tik vienkārši. Jautājumi ir ļoti svarīgi, tie palīdz iedziļināties jūsu klientes vajadzībās. Uzziniet vairāk par viņas ādas tipu un problēmām. Nepārtrauciet, vienmēr ļaujiet klientei runāt. Šis krēms jums ir piemērots! Kad esat ievākuši visu iespējamo informāciju, nākamais solis ir uzsākt sarunu par jūsu ieteiktajiem risinājumiem. Bet šajā posmā jārīkojas piesardzīgi. Tiklīdz jūsu klientam radušies papildu jautājumi, ieklausieties tajos un mēģiniet saprast. Pretējā gadījumā saruna var beigties šādi. Man ir taisnība. Jā, bet jums nav taisnība. Es saprotu, taču jūs kļūdāties, ne jūs kļūdāties. Vai saprotat, ko mēs domājam? Šajā posmā galvenais uzdevums ir pārliecināties, ka atbildējāt uz visiem jautājumiem. Vai jums ir vēl kādi jautājumi? Atcerieties, ja šis krēms jūs pilnībā neapmierinās, vienmēr varat man to atdot atpakaļ. Tiešām! Mani vēl māc bažas, bet es domāju, ka varētu pamēģināt, jo īpaši tāpēc, ka tas ir pārbaudīts un nesatur parabēnus. Ja vēlaties vēl padomāt, dariet tā. Es atstāšu jums katalogu un piezvanīšu pēc pāris dienām. Nē, es pirkšu šodien. Un nu, šāda ainiņa. Labdien! Prieks, ka beidzot varējām satikties. Man ir balzami, kurus jūs lūdzāt. Taču es atnesu vēl kaut ko. Man ir tiešām lielisks jauns sejas krēms. Atvainojiet, bet man tiešām nevajag sejas krēmu. Man tīri labi patīk tas, ko šobrīd lietoju. Es saprotu, jums droši vien ir kāds īpašs kopšanas līdzeklis. Kādu krēmu jūs lietojat? Es lietoju pavisam parastu krēmu jau gadiem ilgi un nevēlos to mainīt un eksperimentēt, lai nākamajā dienā nenāktos pamosties ar ļoti taukainu vai ļoti sausu ādu. Krēms, ko lietoju, ir tiešām labs. Saprotu, ka jums ļoti patīk krēms, ko šobrīd lietojat, taču jums droši vien patiktu, ja sejas āda izskatītos nedaudz starojošāka. Un ko jūs sagaidāt no sejas krēma? Patiesībā neko daudz, gribu, lai tas mitrina, jo zinu, ka tas ir svarīgi. Un tas nedrīkst kairināt ādu. Vai ir kaut kas, ko jūs vēlētos uzlabot savas ādas stāvoklī? Ir viena lieta, mana āda ir diezgan pelēcīga, bez mirdzuma, ko dažkārt redzu sieviešu sejās. Viņas izskatās tik dabiski veselīgas. Interesanti, kā viņām tas izdodas. Domāju, ka jums ir vērts pamēģināt kādu krēmu no Nutra Effects līnijas. Šīs jaunās līnijas pamatā ir sēkliņu, galvenokārt chia sēkliņu ekstrakti. Šajā līnijā ir mirdzumu piešķirošie krēmi no līnijas starojošai ādai ar patīkamu tekstūru, kurā ir strelīciju sēkliņu ekstrakts. Šie krēmi izlīdzina ādas toni, atjauno ādas mirdzumu un padara to svaigu un veselīgu. Jūs izskatīsieties ļoti pievilcīga. Vai jums ir vēl kādi jautājumi par šo krēmu? Patiesībā izklausās interesanti, taču es nebiju domājusi tuvākajā laikā ieguldīt līdzekļus dārgos krēmos. Apskatiet Nutra Effects piedāvājumu šajā katalogā. Šis krēms ir piemērots jūsu ādai un draudzīgs budžetam. Vai jūs vēlētos iegādāties šo krēmu? Vai zināt? Es pamēģināšu. Ceru, ka šī ainiņa palīdzēja jums saprast, kā tas darbojas. Šoreiz tas ir viss. Tagad neliels kopsavilkums. Tiksimies vēlāk!